Laima Vaikule, Jūrmala randevu. Kā jūs jūtat? Nosaukumā ir vārds randevu. Un tieši tāpēc šodien, šai pirmdienas skaistajā saulainajā dienā, kas mums vēsta par to, ka būs brīnišķīga vasara un ir laiks randiņiem, arī šodien šeit uz skatuves būs randevu. Mums būs galvenokārt mani draugi un mani kolēģi un cilvēki, kuri varēja, tāpēc, ka daudz arī nevarēja, kuri gribēja. Būs arī tāda viesa, par ko šodien mēs nerunāsim, tāpēc, ka tas ir par ātru, jā? Jā, par ātru, jā, un negribam, lai visu zinātu, tomēr jābūt kaut kādam noslēpumam. Gribu teikt, ka ar katru no šiem viesiem kaut kas saistīts man bija dzīvē. Es gribu uzaicināt Edītu Piehu, ko Latvijā nav dzirdējuši, nav redzējuši daudzus gadus. Un ar to es gribu pateikt, ka mākslinieks, kur ir nesājuši uz rokām, viņam ir ļoti grūti, ka viņa aizmirst tā. Tas ir ļoti sāpīgi. Tāpēc es gribu, varbūt tā mazliet publiku pierunāt pie tā, ka ir mākslinieki, kuri bija ļoti liels zvaigznes, un visai paliek līdz mūža galam. Un es gribu to cieņu izrādīt. Tāpēc pagājušajā bija Brigvadze, šogad būs Edīta Pieha, nākošgad es ceru, ka būs Vilcāna. Varbūt, jā. Un Lolita, tā ir mana draudzene, ar mīļu tādu pat kā visi, tas ir rokenrols. Kristīna būs ar visu ģimeni, būs, jā, Maksims, būs Galkins, Orbakaita, jā, Kristīna. Un Āla teica, viņa teica, ka es nākšu katru dienu, tikai nevajag, lai es būtu afišās. Es varbūt pat nodziedāšu, bet tikai nevajag, lai es būtu afišās, lai man nebūtu nekādu uztraukumu. Nu, apmēram tāda ir tā starpības, man parasti prasa Jauno Vilnu un festivālu. Mums būs tikai profesionāli, Jaunajā Vilnī bija arī konkursanti, tie bija iesācēji. Mēs pagaidām bez iesācējiem, mēs ar tiem, kas jau visu zina. Jā, es gribēju piebilst, ka tik tiešām šis nav vienkārši festivāls, kuram ir dots Laimas Vaikules vārds. Tas reāli ir pašas Laimas organizēts, viņi ir katru šo cilvēku uzrunājis, ar katru viņu pārunājis un gatavojas un repertāru gatavo. Savādāk nevar būt, tāpēc, ka visi šie cilvēki ir personīgi uzaicināti, jā, patiešām. Nu, savādāk nevar būt. Tas tā kā uz dzimšanas dienu, bet mazliet sarežģītāk. Tāpēc, kad es dzimšanas dienas parasti nesvinu. Un festivāls arī parasti netaisu. Tas ir pirmais, varētu teikt otrais, tāpēc, ka pirmais ir tikai tāda prova. Tas ir otrais, un dzimšanas dienu es svinu parasti tad, kad man ienāk prātā. Tāpēc, ka man vienmēr liekas, ka kāpēc cilvēkiem visi jāpamet un jānāk pie manis uz dzimšanas dienu. Es nezinu, piemēram, nezinu, ko ir tādu izdarīt, lai patiešām viņi nejust, ka ir vēl to laiku pazaudējuši. Un tieši tāda pati sajūta man ar festivālu. Es gribu, lai skatītāji, kas atnāks, lai viņi patiešām saprot, ka viņi nepavelti to vakaru pazaudēja un atnāca pie mums. Jo tas būs mīļš, draudzīgs, silts un daudz būs, starp citu, dziesmu jaunu pavisam, kas parasti publikai patīk dziesmas, ko viņi zina, bet ir arī vienmēr interesi, ko jaunu dara. Jā. Tāda skaņa Latvijā vēl nekad nav bijusi, kāda būs šogad. Mums būs labākais, kas ir pasaulē, tāda skaņa speciāli vedam. Laikam tāpēc, lai mūsu izpildītāji būtu patiešām sajūsmā no tā, kā viņi var nodziedāt, tāpēc, ka mums ir dzīvais festivāls, dzīvē jādziedās viss. Šogad, starp citu, es piedāvāju interviju, mēs kopā vedīsim 5. datumā pirmo dienu. Es ar lielāko prieku. Es ar lielāko prieku. Ko tu dari 5. datumā? Es ar lielāko prieku to pašu darīšu, ko tu. jā, es labprāt. Es ceru, ka nodziedās duetu ar Venku šogad. 2 duetus. Es ceru. Jā, es arī ceru. Un ar tevi arī 2. Es ceru. Mēs gatavojamies jau sen, bet ziniet, kā pēdējais mēnesis būs galvenais. Ja mēs nevaram nest no skatuves kaut ko labu,
tad principā tas ir grēks vispār iet uz skatuves. Tā kādreiz man teica mācītājs, un līdz šī dienai es teiksim tā domāju. Pārāk maz un pārāk daudz, vienā dienā pasacīts, pārāk vilinoši samauts, mēnes gaisma tevi